Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta no labvakara. Un šodien es jums runāšu par pasaules lielāko ogu. Mēs kā ogas uzskatām varbūt vīnoga, jāņoga, upene, bet pasaules lielākā oga ir ķirbis. Un interesanti, tie šķirnes ir arī simtiem daudz dažādas. Mājas no ķirbja ir Ziemeļamerika. Tāpēc pateicības dienā viņi ļoti slavē ķirbi. Tagad jautājums pirmais. Kura pasaules slavenākā skolā mīļākais dzēriens bija ķirbju sula? Padomājiet. Jā, jūs visi domājat 2. vidusskola, 1. vidusskola, 49. vidusskola? Nē. Varbūt jūs domājat tā skola, kur es gāju Londonā, Westminster skola? Arī nē. Bet es jums iedošu vienu mazu. Harry Potters gāja tajā skolā. Jā. Tā bija Harry Potters skola, kur viņš mācījās burvestību. Un to vienu recepti es jums gribu arī parādīt. Kāpēc viņš bija tik veselīgs un kāpēc viņš katreiz vinnēja. Katreiz bija pozitīvs, nekad nevienreiz nebija negatīvs. Zināja, ka izcīnīs un būs pirmā vietā. Tātad es jums taisīšu Hogwarts burvestības ķirbu dzērienu. Pirmais, kas ir jāzina par to ķirbi, kad viņas ārpusē visādīgas dažādas krāsas ir un iekšā viņas arī dažādas krāsas ir. Viņas ir mīkstas, viņas ir ūdeņainas, viņas satur ļoti daudz ūdeni. Pasaka man, kas nesatur daudz ūdeni, ir sevišķi fabrikas vistas, tās visvairāk ūdeni satur. Voilà, un skaistas krāsas. Tagad no šī te ķirba, kas arī tā kā arbūs, tā kā ļoti daudz citi ogus, augi, dārzeņi, visi vitamīni ir šeit. Ir pašā mizā. Un to mizu arī viņi ir ēdami. Un, kad mēs te Vincentā pasniedzam ķirbi daudzās veidās, mēs pasniedzam ar to mizu, un viņš ir ēdams. Un viņš arī ir garšīgs. Harry Potter recepte, tad ir ķirbis, te ir sidonija un ingvers. Un dabīgi ābols. Iesteidzam aparātu. Un sāksim ar mazākajām sastāvdaļām vispirms. Tātad ar ingveru, ar sidoniju, ar ķirbi. Biežam lejā, reka smuki tek mums sula. Gaidām, kad notek. Glāzē iekšā. Un voilà, es jums pasniedzu Hogwarts Harry Potter ķirbju sulu. Un tiešām šoreiz var teikt uz veselību. Tagad, viens populārs recepts, ko katrs Latvijas mājās pazīst, katrs Latvijas mājās taisa, pārsvarā visu, ko viņš taisa ķirbim, ir marinēti ķirbi. Bet katram ir sava recepte. Tagad, es ar vairākiem maniem draugiem, maniem zemniekiem parunāju, un es biju šokā. Tas ir šitā. Cik daudz cukuru viņa liek pie tās ķirbis. Man pilnīgi pārspīlēts. Es taisīšu manu recepti, kur nav tik daudz tas cukurs, bet ir tikpat garšīgs. Tagad pirmās sastāvdaļas, kas ir vajadzīgs, ir ķirbis, ja? Un es labāk te tādu stingrāku to ķirbi te lietotu. Un šeit man ir Austrālijas ķirbis sagriezts. Viņš tāds pastingrs ir.
Kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs burka, un te man ir 3 litru burka. Es nerādīšu jums, kā griezt ķirbi kvadratos, tas nav vajadzīgs. Un mēs tā liekam to ķirbi. Šeit man ir sidonijas sagrieztas. Ķirbs, sidonija, burvīgi sajiet kopā. Atkal liekam to ķirbi, atkal sidonija. Un atstājam vietu priekš mūsu garšvielām. Un te man ir safrons, un te man kāds pusi gramu safrons. To es lieku pa virsu. Bet pārējās sastāvdaļas es viņus likšu marlīs maisā. Melnie pipargraudi, krustnagliņas. Un interesanti, no visām garšvielām man te ir 10 gramu. Var likt 5 gramus, var likt 15 gramus, var likt tiešām, kas jums pašiem visvairāk patīk. Koriandra sēklas, arī 10 gramu, un zvaigžņu anīs. Nevar uztaisīt bez sinepsēklām, un arī rozā pipargraudi. Mize no apelsīna. Te man ir no 2 apelsīnām mizām. Sarulējam, savītam, paņemsim striķi un uztaisīsim tādu garšaugu maisiņu. Es uzprasīju manam draugam Normandam. Viņš liek 600 gramu uz 1 litru. Tā ir nāve. Šeit man ir 100 gramu uz 1 litru. Tātad te 300 gramu uz 3 litriem. Cukur un etiķi. Te man ir baltvīna etiķis, Trebbiano vīnoga un ūdeni. Un te ir ļoti svarīgi dzidru, labu avotu ūdeni. Samaisam kopā. Un tagad lejam virsū. Un bieži, kas notiek, uzvāri visu un tad liek klāt. Es daru šo savādāk. Maisiņu ar maniem garšaugiem lieku pa virsu, vāku virsū. Bišķīt tā viņu apgriezīšu. Labu, dziļu katlu ar biezu dibeni. Ieliekam te dvieli, liekam to burku katlā iekšā un pildam mūsu katlu ar ūdeni. Griežas. Ja? Un lejiet to ūdeni līdz gandrīz pašai augšai. Pilns katls. 1 citronu pušķēlīti liek katlā iekšā, bet tas nav obligāti, tas ir tikai smukumam. Liekat šo te uz zemes uguns, un lai viņš lēnām sildās. Tūlīt, kad viņš sāk vārīties, ņemam viņu nost, atstāj tajā pašā ūdenī, cauri nakti, kamēr viņš galīgi atzis. Kāpēc? Pastāstīšu, un es jums parādīšu, kāpēc. Man jau ir viens gatavs. Nākamā dienā taisat burku vaļā, izņemam ārā maisiņu un ņemam ķirbi. Un ķirbis katrs ir paturējis to pašu formu, kā jūs viņu esat griezuši. Viņš nav izšķīsts, viņš ir perfekts. Pielieku klāt 1 lauras lapu, un šis ir tiešām viņš ir kokteils, un šo pasniegt ar medīju. Šī nākamā recepte. Frittata. Vienā ziņā frittata omlete, bet savādāka omlete. Tā ir omlete, kā es viņu taisu, varbūt Spānijā arī viņi tādus pašus taisa. Un līdzīgi sastāvdaļas ir ola un kartupeļi, kas Spāniem ir sīpols, bet es sīpolu nelietošu. Tagad viens ir tā, mums ļoti daudz visādīgi atgriezumi, ko mēs
formējam mūsu ķirbas, mēs kubis griežam, perfekts. No tā mums nāk ļoti daudz atgriezumu. Un viens labs veids, kā šos atgriezumus izmantot, ir gatavot fritātu. Tagad paņemam ļodā ķirbi, kartupeli. Un to kartupeli arī, viņš nekas nav jābūt te glītam. Un te tādi mēri, tādi nav, te lietas, cik tu daudz, cik tu maz gribi. Jo viss atkarīgs no tā trauka, kur tu viņu cepsi. Pie kartupeļiem un ķirbi tuč sāli, maltos pipars, olīveļu. Un tikai pietiekam olīveļu, lai apsek katru kartupeli, katru ķirbi. Viņiem nav jāpeld, mēs supu netaisam, paplāti. Un šo visu uz paplāts liekat cepeškrāsnī, kāds 15 minūtes, lai viņš paliek mīkstāks. 180 grādus. Kāds 10 minūtes viņš būs gatavs. Bet mēs neapstājamies tur, mēs negaidām. Mēs gatavam nākamo fāzi. Paprika. Vēl ir pieejama mūsu paprika. Mēs pārgriežam uz pusēm. Izsēklojam. Un šo mēs arī sagriežam. Un sagriežam rupi, nekas te glītam nav jābūt. Nevienādi gabali. Paprika mēs gaidām, mēs pagaidīsim vēl 5 minūtes pirms to papriku lietojam, jo to papriku mēs pieliksim klāt pie kartupeļiem un pie ķirba, pēdējās 5 minūtēs. Un es domāju, te ir pierādījums, kad Reinis rāda, kad ķirbis un dzīve var būt ļoti, ļoti interesanti. Tagad vajadzīga panna, kaut kādīgi ar augstām malām, olīveļu, daudz nē, un čiploku. Te man jau ir samalts čiploks, saspiests, pieliekam čiploku pie pannas klāt. Un gaidam, ka tas čiploks sāk mums čurkstēt. Kad ķiploks sāk čurkstēt, tad mēs zinām, ka mēs spināts varam likt klāt. Bet kamēr mēs gaidām, ka tā panna uzsilst, pielikam jau tagad klāt rīvētu muskatriekus pie spinātiem. Varam te jau pielikt arī pipars klāt, sāli. Un reka mums jau sāk ķiploks čurkstēt. Pievedīšu tuvāk, metat klāt, visu. Un te varbūt tikai 30 sekundes. Mēs tikai gribam, lai tie spināti novīst. Viņi ir gatavi, uzliekam uz sieta, jo jūs redzēsiet pišķīt sula ūdens iztecēs no spinātiem. Apmēram 6 vai 7 olas. To mēs viegli saputojam. Un tajā brīdī arī var tuč sāli, pišķīt vēl melnos pipars, jo, zināt, es esmu piparu cienītājs un mīļētājs. Un te man ir meldere kazasiers. Šo mēs te ieplēšam iekšā, rupjos gabalos. Tagad kāds 7-8 minūtes ir pagājuši. Paņemsim mūsu ķirbu un kartupeli, kas jau sāk viegli palikt mīkstāk. Pieliekam klāt mūsu papriku. Bišķi pamaisam, iemaisam. Un tad vēl kāds 5 minūtes un būs gatavs. Pie šī, kas ļoti rudenīga krāsa, šis siers. Nē, viņš nav ķeders, viņa ir mimoleta.
Viņš ir jaunais mimoleta, un mimoleta, ja viņš ir vecais, viņš būtu tāds kārpains, grumbaļains, ļoti, ļoti ciets. Šo mēs ierievam, ielokam šo. Rīvēt parmezānu sieru. Liekam klāt spināts, un reku pišķīt ir iztecis ūdens, varbūt pišķīt varam nospiest, redzēt, vai vēl kaut kas iznāk ārā. Liekam to arī klāt. Mums jāatrod krāsnī labu izturētu trauku, un šeit ir mani terīne, nu, ja kā mēs Latvijas sakam, pīle. Es ieliktu iekšā pergamentu papīru, lai viņš vieglāk izņemams ārā. Ieteicams, lai viņš bišķi atdziestās, tad pirksts nesadedzinās, bet jūs zināt, ka Mārtiņš ļoti nepacietīgs ir. Es jau tūlīt viņu paņemšu un iemaisīšu pie mūsu olas un siera masas. Šo mēs tagad samaisam. Pagaidām viņš pēc nekā tāda neizskatās. Izskatās tā kā klopši. Un liekam šo te mūsu pīlē. Es nezinu, vai man te pa daudz, pa maz. Mēs riskēsim. Vāku virsū. Un atkal cepeškrāsnī. Varbūt bišķīt mazāk temperatūras, tā 170 grādus. 170 grādus, tas pats kāds, 40 minūtes šādu masu vajadzētu cept. Un gaidam. Wow, ļoti grūti stāvēt un gaidīt, kad kaut kas ir gatavs speciāli jums. Un vēlā es viņu ņemtu ārā. Karsts. Skastamies, kas iekšā. Volālā. Nav cits vārds labāk kā volālā. Nē, piedod, ulālā. Ir tagad ieteicams, lai viņš bišķīt atdziest. Lai viņš atdziest. Un tad, kad viņš ir, mēs esam ļoti nepacietīgi šajā iestādē. Lai viņš nav pielipis. Tāpēc mēs ielikam to pergamentu. Izgriezīsim uz dēļa. Viņam vajadzētu smuki krist ārā. Vai. Ņemam papīru nost. Un tagad smuku, tad plāni šķēles nav ko griezt. Smuku, bieži šķēli. Paņemam, uz kā mēs viņu pasniegsim. Un la. Un redz, kur ir mūsu rudens čirbu fritāta. Pabeigsim maz pišķīt ar olīveļu. Un es jums uzdodu tādu jautājumu. Kas var būt vieglāks, rudenīgāk? Un jūs visi sakat, tas rītiņš taisa komplicēts recepts. Nekādā gadījumā. Ja grib, tad var. Es jums pasniedzu ķirbju fritāta. Šī nākamā recepte – ķirbju ravioli. Reini, voilà. Reinis ir eksperimentējis, un tāpēc atļaušu Reinim to taisīt. Un es tikai komentēšu. Es nemaisīšos pa kājām. Es nekad nemaisos pa kājām, vai ne? Jā. Tas ir zolīts. Un varbūt tikai īstamā izstāstīs, kas te ir pa sastāvdaļām. Pasta. Jā, paštaisīta pasta.
Ko cilvēki saka makarons Latvijā, vai ne? Nē, tie nav makaroni. Bet Latvijas saka to. Šādu loksni. Tad Stingra. ir pastas milti, kas tiks Tas ir manna graudi. Un ķirbis. ķirbis ir kas tas ir samaisīt. Labi, es atļauju to pārņemt. Man kaut kur jāizskrien. Svarīgs darīšanas ir. Visa mīklas loksne ar apsmērēt ar olas baltumu. Un tad taisam kvenels, ja ēdam karotes ar to ķirbju un kasas ieru masu. Un ravioli izcelsme ir Itālija. Reini, pastāsti, kas tajā masā katrs uztaisīs? Ķirbis ir krasnī cepts. Izcepts gatavs, izgrebts, nosusināts, lai nav liekais mitrums. Un tad ir sajūts kopā kazas sieru. Un garšķielas kāds tev tur ir? Sāls pipar tikai. Un tad ar saucamo ravioli spiedi izgriež ārā, bet arī jau varētu ar naziviņus apgriezt visas, vai ne? Tagad paliek uz šķīvi, un kad mēs taisam, pa simtiem pareizi. Es redzu, Reini, viens patīkam lieta, tev ir vairāk pildījums iekšā nekā tā mīkla, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski. Un tagad tas ir svaigais krējums, ja? Jā. Biezais svaigais krējums, ūdens, tas, lai patērts viņu vieglāk. Sapu to krējumu ar ūdeni, un te būs tā mūsu mēce. Ja viņa faktiski nebūs mēce, viņa būs putas. Bukie garnī ar timijānu, rozmarīnu, pētersili un gaidi, kad viņš uznāk līdz burbulim. Voilà. Uzvārījies ir krējums un ūdens, bukie garnī nāk ārā. Un, ja kaut kas nāk ārā, kaut kas jāliek iekšā, un tas ir parmezāns siers. Un saputos iekšā. Un tagad tev blakus paralēli vārās ūdens, musketrieksts. Musketrieksts ir fantastiski pie krējuma, pie piena produktiem. Un tagad iet vārošā ūdenī ravioli. Tagad tikai pāris minūtes uzvārās, kamēr viņi uzpeld uz augšu. Tie pelmeņi nokrata viņus. Jā, tagad mēs viņu saputojam, to mērci. Viņi tik vienkārši recepts, kad tik vienkārši visiem būs taisnīgi, kad rīt viņš tikai prot kompensētos. Bet Reinis visvienkāršāko recepts. Liek virsū tikai tās putas. Un es domāju, te ir pierādījums, kad Reinis rāda, kad čirbis un dzīve var būt ļoti, ļoti interesanti. Un karveliet, viņiem patīkam tāda anīsa piegaršķira, kas iet arī atkal ļoti laba parmizāna sieru un ar ķirbi. Nu. Man liekas, jūs atzīstat, ka es tik labu ķirbu ravioli sataisīju. Paldies tev, Reini. Voilà. Un šo te var dabūt pie mums Vincentā. Jā? Var gan. Jums ir palicies tikai 13 stundas atbildēt uz manu uzdoto jautājumu. Kura no šīm slavenībām kādreiz strādājis pa pavāru? Pēdējais James Bonds, aktieris Daniels Creigs, B. Popa karaliene, dziedātāja Madonna, jeb C. Dzelzleidija politiķe Margarete Thatchera. Atbildes līdz 29. oktobrim sūtīt uz vienu no adresēm, kas redzams šeit ekrānā. 3 laimīgos es izlozēšu 5. novembrī. Pirmais laimes, ko es izvilkšu, būs dāvana karte pa 30 latiem no Gjensidige. Otrā balva ir Mitaka kafijas aparāts ar Ilī kafiju.
Un viņš ir burvīga balva. Es zinu to, ja man pašam ir tāds viens mājās. Ieliek kapsulu, nospied, paspiež pogu, pagaid kāds 30 sekundes un bija burvīga espresso. Šo aromātisko balvu piedāvā Vincents Espresso. Wow. Un trešā balva ar komplimentiem no American Express ir vakariņas divatā šeit restorānta Vincentā. Un, ja jums arī ir American Express karte, tad papildus nāk šī te pudele šampanietes. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensedīga apdrošināšana San Pellegrino.